Nu tad mums tagad ir jāuzkrāj krājuma ziemai. Es nerunāju par taukiem, tie mums nav jākrāj. Lai gan es nesen sapnī redzēju, ka es ēdu sviestu, jo es sviestu neesmu ēdu uz gadiem. Tā kā nedrīkst aizrauties ar dzīvnieku valsts taukiem, un es to nedaru. Bet ja es sapnī redzēju sviestu, tad viens gabaliņš būs jāpēda, jo citādākā laikam mans ķermenis nemaz nevarēs nomierināties. Viens kriksīts, protams. Lai gūtu prieku un baudu, vajag drusciņu, nevis daudz, kā domā viena liela daļa. Neko jau nevajag daudz. Šobrīd ir vasara, ēdiet salātus. Pamēģiniet ēst kaut ko vieglu un sātīgu. Vai jums būtu sabalansēts uzturs? Un galvenais režīms. Visu darīt vienā laikā. Tad jūsu ķermenis būs tik paklausīgs. Jūs varat ar sevi runāt, es runāju visu mūžu. Un es zinu, ka daudz cilvēku runā, un tas ķermenis klausa. Tāpat kā runājot ar kokiem, krūmiem, es visu laiku runāju, un es zinu, ka ļoti daudz runā. Un ja jums izsprūk kāds nejauks vārds, tad vajag atvainoties, jo pašiem sāpēs, ja jūs sāpināt kaut vai to krūmiņu. Ja jūs apgriežat to krūmiņu, jūs atvainojaties, bet krūmiņam ar vajag frizūru, tāpat kā jūs ejat pie friziera. Nu visiem jau vajag. Tā ir atjaunošanās. Bet latvietim griezt krūmiņu, kociņu ir žēl. Un ko šis žēl praktiski nozīmē? Tas nozīmē noskaust sevi. Nožēlot neko nevajag. Kā jūs varat uzzināt? Vai jums to nevaries izdarīsiet, tad redzēsiet. Nav tāda viena recepte visiem ar to pareizi un nepareizi. Tas katram ir ļoti individuāli un vajag atcerēties ne tikai mūsu tautai tas teiciens, ka vienam patīk māte, otram meita un trešām kleita. Tātad tas tur apakšā ir tā doma. Es lasu daudz grāmatu par holokaustu šī pēdējā gada laikā, un tūliņ būs atceres diena. Par dažādām valstīm. Un man ir ko salīdzināt. Vienalga, vai tie ir čehi, tie ir ungāri, itāļi vai franči. Nu, tad es salīdzinu ar latviešiem, kad latvieši nemaz tik milzīgi lielu briesmoņu nav bijuši. Nu, mums nebija to baronu no latviešu vidus, to augtdzimušo ar savu iedomību augstprātīgu, kas domā, ka var atļauties visu. Un tad, kad viņiem piegriež skrūvītes, viņi ir gatavi iznīcināt jebkuru, kas viņiem kaut ko traucē. Nu, mums arī tagad ir tāda suga pasaulē, kas domā, ka viņi drīkst visu. Bet nedrīkst gan. Jo Dievu likumi darbojas uz pilnīgi visiem, uz visām tautām. Kā sauks, tā atsauksies. Ko sēsi, to pļausi. Man patīk visu tautību cilvēki. Tie, kuri ir cilvēki, ne viss ir cilvēki. Un jūdas ir visās tautās, un briesmoņi arī ir visās tautās. Bet no ģimene jau rada to briesmoņu. Ļaujot tam bērniņam manipulēt ar visiem un visu, mēs audzinām to briesmoni. Un tad šis dievās asars, ja kaut ko neļauj. Un tad māmītes piekāpjās, un omītes piekāpjās, bet tās asaras jau nav graša vērtas. Arī asarām ir jānāk no sirds, no dvēseles dziļumiem, tad tā ir attīrīšanās, nevis manipulēšana. Bet dara, un mēs to pieļaujam. Bija tas teiciens, ka pa bērniem jāgādā līdz 60 gadu vecumam, kaut kāds muļķības, un es kas to ir izdomājis. Ja pa lielam, tad vīrieši līdz to 60 lielākā daļa ir nomiruši. Un taisn, kāpēc? Nu, tāpēc, ka paši jau to savu dzīves ilgumu saīsina. Un kur nu šobrīd mums alkoholisms ir tādā stadijā un tādos apmēros, kad ja tas tā turpināsies vēl,
tad mūsu valsts pēc 20 gadiem var nepastāvēt, un latvieši kā tauta arī vairāk nebūs. Jo cik nu paliks dzīvi un veseli, tie šeit nevarēs dzīvot. Jo būs daudz garīgi atpalikušo, šizofrēniķu un tā tālāk. Tas ir nopietni. Un par to ir jādomā valsts vadītājiem. Uz tāda sliekšņa bija arī Norvēģija. Tāpat Somija. Ja viņa tika galā, tad par to ir valstī jādomā. Un nevar domāt, kad var ražot kaitīgas lietas, un ka tas ir bizness, un no tā valstī ir nauda. Nē, zaudējumi ir daudz lielāki nekā ieguvumi no nodokļiem. Un tur nu nāk parasta aritmētika. Ja mēs maksājam par viņu ārstēšanu un glābšanu vairāk nekā par alkoholu saņem nodokļos, tad mums to nevajag. Un ir kārtējie svētki un ir statistika, par kur ir kauns. Man ir kauns, ka valsts vadītāji 35 gadus to pieļauj. Kad var zelt un kad var svētkus svinēt 4 dienas no vietas, kas tā nekais, neskas no tā pelna. Izvadītāji kapos arī pelna, jā. Protams, tie, kas tirgo puķis, arī pelna. Tur daudz pelna, jā, bet būtībā tā ir asins nauda. Un tā asins pret asinīm. Un tad mums ir tik neliela tauta un ir tik daudz slimnīcu. Vai viņas viss vajag? Mums noteikti ir vajadzīgs felšeris. Lai jebkurām viņš ir pieejams, kad var piezvanīt. Un tad nebūs jāsauc ātrie nieku dēļ. Tad nav jāved uz uzņemšanu nieku dēļ. Un tai pašā laikā tai garajā rindā stāv tiem, kam tas ir ļoti nopietni. Mēs laiku, naudu iztērējam sīkumiem pārāk daudz. Ir lietas, kas ir jāiemācās pašiem. Un aptīt pirkstiņu var katrs. Un mājās aptieciņu vajag katrai ģimenei. Nevis krist histērijā, mest bērnu mašīnā un vest uz uzņemšanu, lai tur uzlīmētu lekoplastu. Tad padomājiet, kādu paniku jūs sējat bērnos, kādas bailes jūs radat bērnos, un šīs bailes auga augumā. Un atkal viens iemesls, lai būtu slimi cilvēki, lai būtu slims sirds. Tā tas, mīļie, strādā. Tad jāmācās ir parūpēties pašiem par sevi, nevis gaidīt, ka to darīs kāds cits. Veselības mācības pamata noteikti bērndārzā jāmācās mātēm kopā ar bērniem. Atā!